Labs vakars visiem televīzijas skatītājiem, kā ierasts ir 9:00 vakarā, un mēs tiekamies ziņu top 7, lai apskatītu šīs dienas interesantās un aktuālās tēmas. Ar jums, kā ierasts, kopā es Baiba, un, protams, man studijā arī viesa Elīna Egleve, kur tad ir Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja. Labvakar! Labvakar! Un tad stāstiet, kas jauns šajā garajā nosaukumā, kas tas īsti ir? Jāsaka tā, ka Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija ir organizācija, kas ir izveidojusies tikai pagājušajā gadā, bet šī gada laikā jau mēs esam paspējuši gan noslēgt sadarbības vienošanos ar aizsardzības ministriju un uzorganizēt Latvijā pirmo industrijas dienu Nacionāli bruņotajos spēkos. Un šī diena ir īpaša ar to, ka, protams, ārējā drošība ir svarīga, bet, kā mēs redzam pēc Ukrainas pieredzes, tad iekšējā drošība nav mazāk svarīga. Un mēs esam šodien noslēguši sadarbības vienošanos ar iekšlietu ministriju. Tāda laba diena, vai ne, sanākusi ne tikai mums, bet arī Elīnai. Bet tagad gan šajā karstajā laikā noteikti visiem kārojās kaut ko padzerties, kaut kā atveldzēties, bet top 7. vietā mēs jums pastāstīsim par to, kā savu garšīgo dzērienu padarīt vēl baudāmāku. Smaga glāze liek tajā ielietajam dzērienam šķist garšīgākam. Tā noskaidrots Oksfordas Universitātes pētījumā. Dzerot no smagas stikla glāzes, dzēriens šķiet daudz labāks nekā no plasmasas glāzītes. Tā norāda psiholoģijas profesors Čārls Spens. Zinātnieks skaidro, ka viegls trauks asociējas ar zemu kvalitāti un prastumu, tāpēc pat ļoti dārgs dzēriens tādā nešķitīs pievilcīgs. Mums patīk smagi trauki, mēs tos saistām ar labāku kvalitāti un lielāku vērtību. Čeltmeras zinātnes festivālā tā teica Spens. Ja vēlaties, lai viesi izbauda jūsu pagatavoto džinu ar toniku, servējiet to smagā stikla glāzē, tā psiholoģiskais efekts būs tāds, ka tas garšos daudz labāk. Spens norādīja, ka pircēji labprātāk izvēlas vīnu smagākās pudelēs, jo uzskata, ka tas garšos daudz labāk. Līdzīgi arī ar alu. No pudeles tas šķiet garšīgāks nekā no vienkāršas skārdenes. Man patiesībā ir līdzīgi, es vienmēr esmu ticējis tajā, ka Coca-Cola garšo garšīgāk tajā mazajā stikla pudelītē nekā skārdenē. Kā ar jums, vai jūs zinājāt šādu teoriju, ka dzēriens var būt garšīgs, viņš tiek pasniegts smagā traukā? Es domāju, ka esmu terapijas desmitniekā, jo man ir viena tāda kvalifikācija, ko varbūt daudzi nezina, bet vairāk kā 7 gadi ir būts un strādāts Alderī, un Alderīs arī esmu certificēts alus degustators. Un, ja mēs runājam par dzēriena kvalitāti un par vidi un sabiedrību, kurā mēs viņu baudam, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ja ik viens dzēriens, ja viņš tiek pasniegts skaistā traukā, labā traukā, viņš labāk iedarbojās uz mūsu garšu receptoriem un arī šo emocionālo noskaņojumu. Jā, redz kā, ne? Būs īsumā jāpievērš uzmanīgi, jāpamēģina kādien mājās pagaršot kāds interesants dzēriens, kāda limonāda no parastas plasmasas glāzes un tad no tādas smagas glāzes, vai ne? Es domāju, jūs arī varētu to pārbaudīt. Pamiksēt ar tiem dzērieniem un saprast, ka tas labais aiziet otrajā plānā. Tā arī viesiem, piemēram, iedot no sākuma plasmasas glāzē kaut ko un pēc tam pamainīt, lai šķiet garšīgāk. Bet interesantas lietas un atklājumi veikti citviet, bet tagad top 6. vietā parunāsim par Baltkrieviju, kur norisinājies kāds ārkārtīgi interesants, bet noteikti spriedzi raisošs notikums. Baltkrievija otrdien paziņoja, ka arestējusi Grūzijas pilsoni, kurš draudējis uzspridzināt pasažieru lidmašīnu, ja tā netiks novirzīta no Minskas uz Eiropu. Lidmašīnas pasažieris nosūtīja zīmīti lidaparāta kapteinim, draudot to uzspridzināt un pieprasot mainīt kursu uz Eiropas valsti, tā teikts Valsts drošības komitejas paziņojumā. Pilotam izdevies nosēdināt lidmašīnu, kurā atradās 32 pasažieri un 4 apkalpes locekļi. Lidmašīna bija ceļā no Grūzijas pilsētas Kutaisī. Lidmašīnā ieradās pretterorisma aģenti, kuri sāka sarunas ar nolaupītāju, un sarunu rezultātā noziedznieks piekrita pamest lidmašīnu un labprātīgi padevās Valsts drošības komitejas amatpersonām. Tā mums ir pavēstījis Valsts drošības komiteja. Ārkārtīgi tāda saspringta situācija, noteikti nervus kutinoša. Tad kā varbūt jūs rīkotos situācijā, ka jūs nokļūstat lidmašīnā, kur ir nolaupīta, un tagad visi te paziņo, nē, brauksim citur, tur nebrauksim?
Nu, laikam tas, ko māca cilvēkus, kas ir nonākuši šādā situācijā, ir pirmkārt saglabāt mieru un izpildīt visas tās prasības, ko cilvēki, kas šādas pretiesiskas rīcības veids pieprasa, jā, tā kā saglabāt šo te mieru un pēc iespējas minimizēt konfliktu. Bet otra lieta, kas nāk prātā klausoties šādas ziņas, ir tā, ka cilvēki ļoti ātri aizmirst dažādas negadījumus, nelaimes. Un, jāsaka, tās atziņas, kuras vajadzētu gūt arī skatoties uz to, kas ir noticis ar Maksimas sagrūvi. Un citās situācijās ir būt šai sagatavotībai dažādās ārkārtas situācijās. Un, kaut arī, ja mēs paskatāmies rietumu filmas, Amerikas filmas, ja, kur bērniem skolās, bērndārzos māca evakuēties un reaģēt uz šādiem draudiem, tad es domāju, ka Latvijā joprojām mums ir tāda sajūta, ka ar mums nelaime nenotiks un mēs neesam šādām ārkārtas situācijām gatavi. Tā kā šie te civilās drošības plāni un rīcība šajās situācijās, es domāju, ka arī iekšlietu ministrijā attiecībā uz to ir savu plānu nākotnē. Jā, jo es jau arī domāju, ka iesažoties lidmašīnā, tie kaut paziņojumi, tur piesprādzēties un vēl kaut ko, tas ir viens, bet to tev jau noteikti neteiks. Un ne to, ja nu gadījumā mūsu lidmašīna nolaupa, tad dariet tā un tā. Tieši tā, un es domāju, ka šādām dzīves situācijām jābūt gataviem, un tā sagatavotība, acīm redzot, ir skolā, kur šī pirmā informācija, jāsaka, jau bērniem, nevis jauniešiem būtu jāsniedz. Un tas ir sākot ar sarunu ar svešinieku un beidzot ar šādām situācijām, ka tu esi nokļuvis jau terorismu rokās. Un jāsaka arī tad, kad es sāku savus darba pienākumus apvienoto nāciju organizācijas, starptautiskā darba organizācijā, tad es nevarēju pat doties nevienā komandējumā, ja es nebiju izgājusi 2x4 stundu apmācību ar testēšanu e-vidē, kā rīkoties, ja tu tiec izsekots, ja tevi nolaupa, ja tu nonāc mīnu laukā un tā tālāk. Tā kā, starptautiskas organizācijas tam pievērš uzmanību, es domāju, ka mums Latvijā arī tam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Cerēsim, ka tas tā būs un kaut kas arī mainīsies. Bet runājot par to, kāda mums tad informācija būtu vajadzīga, tad ziniet, ka Rīgā ir par vēl vienu vietu vairāk, kur informācija un internets būs brīvi pieejams. Tā būs Lucavsala. Par to plašāk topa 5. vietā. Šodien Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Latelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis tikās Lucavsalā, lai apspriestu turpmāko sadarbību bezmaksas interneta ieviešanā galvaspilsētā. Pasākuma laikā pilsētas un uzņēmumu vadītāji informēja par Rīgas šī brīža vietu Eiropas tehnoloģiski attīstītāko pilsētu vidū. Šajā vietā viesojās arī mans kolēģis Rihards un sagatavoja mums arī kādu baudāmu materiālu. Tagad arī to skatāmies. Laika gaitā Rīga kļūst aizvien draudzīgāka interneta lietotājiem. Un arī šeit, Lucavsalā, tiek atklāts jau nākamais Wi-Fi jeb bezmaksas interneta punkts. Ir daudzas vietas, kur jau ierīkots Wi-Fi, bet Lucavsala bija, kā rinda stāvē, kā vieta, kur to varētu arī ierīkot. Un tas sanāca, ka mēs Twitterī ar Gulbie kungu diskutējam par veloceliņiem, par Wi-Fi, kopumā par pilsētas infrastruktūru salīdzinājumu, kam tīkls ir labāks. Un es tieši Twitterī arī piedāvāju šogad, tieši šovasar, tomēr Lucavsala, jo vieta ir ārkārtīgi populāra, cilvēki šeit ir daudz. Un, protams, ja šeit būs arī pieejams bezmaksas Wi-Fi, tas padara to visu kopējo atpūtas centru vēl labāku. Plus mēs šogad vēl šeit asfaltēsim celiņus un tā tālāk. Gulbie kungs turpat Twitterī atbildēja būs, bet kur ir veloceliņi? Attiecīgi, mēs jau veloceliņus pilsētas centra zīmējam, Wi-Fi jau arī ir. Piebraukšanas sakārtošana ir apvienota kopā ar saltiltu remontu, kas ir loģiski. Tagad tur nosfaltē ceļu un pēc tam tu visu, sadauzīt ar smago tehniku, remontējot, kaut kā nav īpaši gudri. Tas būs nākamgad, bet šogad, mums daļa, patreiz mums visas takas ir attiecīgi ar šo segumu. Kas ir labi tiem, kas, piemēram, skrien, bet ir slikti mamam ar ratiem, velosipedistiem un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mēs galvenos celiņus nosfaltēsim, pārējais atstāsim ar mīksto segumu. Tas ir tas galvenais, kas tiks ierīkot šogad. Kā jums pašam ar šo Wi-Fi punktu izmantošanu? Šo vēl nepaspēju, tad atbildēšu uz jautājumu, pārbaudīšu. Šis punkts precīzi pēc skaita es nepateikšu, kur ir, bet Rīgā mums ir faktiski vairāk kā 1000 punktu uz doto brīdi.
pieslēgt un visā Latvijā 3700 bezmaksas interneta piekļuves punktus. Tieši šajā vietā būs kaut kādas norādes, kā cilvēki varēs uzzināt to, ka šeit tāds internets ir pieejams? Faktiski tas, ko mēs darām visos parkos, mēs uzliekam tādas zilas zīmītes par to, ka internets ir pieejams, vai sabiedriskās vietās tās ir uzlīmes uz stikla un tam līdzīgas lietas. Bet parkos mēs parasti liekam tādas zilas rimbulīšas uz šiem stabiem. Es pats priekš sevis atklāju, ka Lucavas sala ir tik populāra un apmeklēta vieta, un protams, tā diskusija Twitterī bija pus pa jokam, bet izanalizējot šīs vietas apmeklējumu, mēs nolēmām, ka tiešām ir vērts šeit uzstādīt mūsu šo te bezmaksas internetu piekļuvas punktus, ko mēs arī izdarījām 3 nedēļu laikā. Faktiski uz šodienu katru mēnesi vairāk kā 100 000 cilvēku izmanto mūsu Wi-Fi piekļuvas tīklu un arī reklāmu devēju, jo mēs izvietojam arī reklāmu tīklā. Faktiski pašlaik jau mēs rīkojam tādas nelielas izsoles par to, kurš liks reklāmu mūsu tīklā. Tā kā gan pieprasījums ir, gan no iedzīvotājiem, gan arī no reklāmu devējiem. Eiropas mērogā, cik tad mēs esam tāda Wi-Fi ziņā attīstīti ar šiem te punktu tādu mērogu? Jāsaka, ka Rīga Eiropas mērogā ir Wi-Fi galvaspilsēta, jo Rīgā ir visvairāk no visām Eiropas galvaspilsētām šo piekļuvas punktu arī ir. Tā kā mēs atkal esam Eiropas līderos šajā. Un nākotnē tad jūs minējāt šīs te gan autobusu pieturas, varbūt vēl tad kādu plānu tālāk vēl attīstīt? Jā, faktiski tagad mēs skatāmies uz šīm sabiedriskā transporta pieturu vietām. Tālāk mēs varbūt punktu skaitu tik strauji neaudzēsim, bet mēs skatīsimies, kuras vietas ir varbūt vairāk populāras, palielināsim jaudu tur kaut kur, varbūt, kur cilvēki netik aktīvi izmanto, varbūt ņemsim arī nost, tā ka mēs uzlabosim tīkla kvalitāti. Šis rādījus cik liels aptuveni? 50 metri apkārt vienam rādītājam. Tad sākot no šejienes, varam reiķināt 50 metrus. Šeit ir, ka jūs redzat tās baltās kastītes, tur virsū tie raidītāji. Viņi te faktiski ir uz visiem šiem te stabiem salikt visi šajā te garumā. Tā kā pa visu pludmali ir pieejams internets arī, man liekas, pie tās kafejnīcas. Tur arī es skatījos, ka darbojās. Redz, kā līdz tam mēs esam nonākuši, ka internets kļūst pieejams mums teju vai visur, gan sabiedriskajos transportos, tagad arī salā pa vidu Daugavai. Tad sakiet, Elīna, kā jums šķiet, cik laba un izdevīga ir vispār šī interneta pieejamība? Es domāju, ka ikvienam iedzīvotājam pilsētā un arī, domāju, kopumā uzņēmējam, jo man tāda kaislība ir organizēt katru gadu mazā biznesa dienu Latvijā, tad jāsaka tā, ka fakts vien, ka Rīgas doma sadarbībā ar lielo uzņēmumu rada infrastruktūru, jeb vidi, iespējas, tā skaitā arī mazajam biznesam būt aktīvam, atrast savus klientus. Es domāju, ka tā ir fantastiska ziņa, un, kā mēs zinām, tagad var strādāt no jebkuras vietas, arī attālināti. Tad, ja mēs runājam par maziem uzņēmumiem, tad, ja tu nevar atļauties veikalu, šikas telpas, tirzniecības vietu kādā labā lielveikalā, tad tu var atļauties būt internetā, un ka tavu klienti tev sasniedz kaut vai no Dienvidāfrikas. Un kaut vai sēžot Lucavas salā, tu vari komunicēt ar savu klientu, uzlabot savu mājaslapu vai produktu aprakstus internetā. Tā kā tas viss ir pieejams. Rekā, vai ne? Tomēr daudzi bažās par to, ka internets bērniem vajadzētu sliktāk un tā, bet visam sliktiem jau vienmēr ir savas labās puses. Un runājot par labajām pusēm, tad arī tiek plānots atjaunot autoceļu padomu. Par to plašāk topa 4. vietā. Šodien Satiksmes ministrijā notika sanāksme, kurā tika nolemts atjaunot autoceļu padomes darbību. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs norādīja, ka ir izstrādāts autoceļu padomes nolikums, kuram pagaidām ieinteresētās puses vēl var iesniegt savus priekšlikumus. Taču jau tuvākajā laikā šo nolikumu plānots virzīt izskatīšanai ministru kabinetā. Pēc tam, kad valdība apstiprinās autoceļu padomes nolikumu, tiks sasaukta pirmā padomes sēde, kurā jau pēc būtības tiks diskutēts par galvenajām identificējumām
vērojamajām nozares problēmām, un Autoceļu padome būs platforma turpmākajām diskusijām un vieta, kur pārunāt ar ceļu būvniecību saistītos jautājumus, tā norādīja Matīs. Un ministru prezidenta Laimdots Straujum norādīja, ka reģionālo vizīšu laikā vienmēr pirmais saņemtais jautājums ir bijis tieši par ceļiem, kas pierāda šīs problēmas nozīmīgumu. Es domāju, ka ceļi ir Latvijā tāds sāpīgs temats. Nu, tāds ļoti sāpīgs. Iebraucot Latvijā, tu jau jūti, ka tu esi Latvijā. Mājās, jā. Jums Latvijā lēči pa ceļiem staigā? Nē, mums nav ceļu. bet tikko mēs esam runājuši par to e-infrastruktūru, par tām platjoslām, internetu pieejamību, bet, protams, ka, ja valsts grib pastāvēt, viņai ir svarīgi, ka cilvēki var ne tikai ātri aizlidot uz Londonu ar visu čemodānu, bet ka viņi arī var pārvietoties. Un, jāsaka, ka vēl esot Latvijas Darbdevēju konfederācijas vadītājai un arī strādājot par valsts prezidenta padomnieci, jautājumi, kas ir saistīti ar autoceļa šo te infrastruktūras uzlabošanu bija dienas kārtībā, un es domāju, ka šīs te padomes atjaunošana ir ļoti svarīga, un es domāju, ka ir jāiet noteikti tālāk, un šis te speciālais fonds, kurā cilvēki maksā no savām akcijas nodokļiem atvēlēto summu, viņam jānokļūst pēc mērķa tām vajadzībām, par ko arī šis te nodoklis, jeb nodevu tiek maksāt. Tā kā es domāju, ka tur ir ar ļoti ātriem soļiem jāiet uz priekšu, jo kopumā mēs redzam, ka līdzīgi kļūdu ir šobrīd pieļāvusi arī Lietuva. Lietuva ir atteikusies no šī te fonda, un mēs redzam, ka arī Lietuvā šī te ceļu kvalitāte, par kuru mēs kā visu laiku teicām, ka viņa ir labākā Latvijā, viņa arī sāk palikt sliktāk. Tā kā es domāju, ir jāmācās gan no savām, gan no svešām kļūdām, un šis te ceļu fonds ir kopumā jāatjauno. Jā, bet redzēs, tā padoma tiks izveidota, bet vai no tā mainīsies tā kvalitāte? Parasti ir tā uzlai to jaunu asfaltu, liekas tā, perfekta braukšana, bet paiet tas laiks un jau atkal mums nav ceļu vairāk. Es domāju, ka tas pirmais, kas man liekas šādai padomē ir svarīgi, ka tur sanāk kopā tomēr dažādas ministrijas, jo nevelti bieži tiek pieminēts šis te viensētas princips, ka katra ministrija it kā atbild par savu konkrēto darbības jomu, bet tiklīdz ir kāda starpministriju aktivitātes jeb uzdevumi, tad mēs ar to netiekam galā. Un, ņemot vērā to, ka šajā padomē, cik es zinu, ir plānots iesaistīt gan vidus reģionālās attīstības ministrija, ekonomikas ministrija un pārējās, tad tā ir tā iespēja, kur visiem resoriem vienoties par turpmāku darbību. Un, protams, nemazāk svarīgi ir finanšu ministrijas klātbūtne, kas ir šobrīd tā maciņa turētāja, bet kāpinot maciņu turētāju izpratni par konkrētām problēmām, arī var daudz pamatotāk šos resursus investīcijām ceļu attīstībā paredzēt. Kā raudzīsim, redzēsim, kas tam mums tur būs, nebūs, bet katrā ziņā, protams, mēs vienmēr ceram uz to labāko. Bet interesantas lietas gaidāmas tepat pie mums Rīgā pēc 2 dienām, kad iespējams lidostā Rīga nolaidīsies pasaulē lielākā lidmašīna. Startautiskajā lidostā Rīga iespējams tiks uzņemta pasaulē lielākā lidmašīna AN225, ar kuru plānos nogādāt Latvijas kontingentu, kas dodas uz Centrālāfrikas Republiku militāro ekipējumu operācijas rajonā. Tā informēja Aizsardzības ministrijas militāra publisko attiecību departamenta pārstāvi. Latvijas kontingents 40 karavīru sastāvā uz Centrālāfrikas Republiku dosies jūnija vidū. Karavīru ekipējumu un militāro tehniku operācijas rajonā plānots nogādāt ar šo te milzīgo lidmašīnu. Joprojām tiek veikta oficiālā saskaņošana lidmašīnas ierašanos Centrālāfrikas Republikā. Un lidmašīna lidostā Rīga iespējams tiks uzņemta 12. jūnijā, kas jau ir pavisam drīz pēc 2 dienām. Tad kā jūs skatāties, iedomājaties, cik tie karavīri noteikti jūtas pagodināti, ka viņus tagad gādās uz šo te operācijas vietu ar pasaulē lielāko lidmašīnu, tad es domāju, ka tur apstākļi noteikti arī varētu būt tādi, diezgan patīkami. Es domāju, ka uzdevumi puišiem ir ļoti nopietni, un
Es domāju, ka šī ir tāda laba iespēja Latvijai parādīt, ka, jā, varbūt pie ceļiem mums ir jāpiestrādā, bet Latvijā ir infrastruktūra, lai mēs varētu pildīt šo te transporta mēzgla funkciju, jāsaka tā, Ziemeļa Eiropā, un ka šādi lidaparāti Latvijā var nosēsties. Es domāju, par to ir paldies Rīgas lidostai, un jācer, ka šādi lidaparāti Latvijā nosēdīsies arvien vairāk, jo no tā jau mēs visi arī kādu labumu gūstam. Jā, bet cerams, ka ne tikai mūsu karavīri dosies ar šādām lidmašīnām uz kādām operācijām, bet arī varēsim paši izbaudīt šādas ekstras un lidot ar pasaulē lielākajām lidmašīnām. Bet vēl viena interesanta lieta mums ir topa 2. vietā, kur tātad beidzot ir norisinājās kāds process saistībā ar Rīgas pils ugunsgrēku. Šonedēļ valsts policija Rīgas pils ugunsgrēka lietu nodevusi Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Līdz ar to izmeklēšana šajā lietā ir pabeigta, tā informē valsts policija. Krimināla procesā par aizdomās turētajiem atzīti 3 vīrieši. Visi 3 tiek turēti aizdomās par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums. Taču vienam no aizdomās turētajiem papildus tiek inkriminēta arī mantas iznīcināšana vai bojāšana ar neuzmanības, kā rezultātā iestājušās arī smagas sekas. Kā ziņots, Rīgas pils ugunsgrēka lietā aizdomās tiek turēti atbildīgais būvdarbu vadītājs no pilnsabiedrības Zbre, kā arī apakšņu uzņēmuma Friteks strādnieks, kas neuzmanības dēļ izraisīs aizdegšanos. Pat labāk nav zināms, kur ir 3. amatpersona, pret kuru varētu tikt celtas apsūdzības Rīgas pils ugunsgrēka lietā. Situācija nopietna. Domāju, ka vēl nopietnāk šiem 3 vīriešiem. Kā jūs skatāties? Jūs tur iepriekš strādājāt, ne tā pilīgi? Nav tā, ka brauc garām pilnīgi sirds sažņaudzes, ka tur... Es domāju, ka tajā rītā, kad mēs uzzinājām to ziņu, daudziem bija kaklā kamols un mēs bijām tuvu asarām, jā, jo patiesībā tā ir tāda vieta, kas ir simbols, kas ir mūsu nacionālā vērtība. Un arī, protams, ka man bija tā iespēja aplūkot šīs zāles, kas jau tolaik tika slēgtas un redzēt šīs te burvīgās telpas. Un vienīgais, ko es vēlējos tajā brīdī, ir palīdzēt, lai pēc iespējas vairāk šie cilvēki varētu redzēt to skaistumu, ko savulaik Latvijas mākslinieki ir darinājuši. Un šīs kokarkas un apgleznojumi. Protams, zinot, es domāju, tā sajūta ir drausmīga. Bet kopumā jāsaka tā, ka, ja pavisam atklāti, man liekas, ka šī atbildība nebūtu jānoveļ tikai uz 3 darbinieku pleciem, jo es domāju, ka šeit ir tomēr sistēma. Šeit ir sistēmiska attieksme pret atkal ugunsdrošības prasībām, pret ievada apmācībām darba drošībā, un tā skaitā nākamais jautājums ir par iespējām uzņēmumiem, kas strādā pie šādiem objektiem, būt arī apdrošinātiem. Jo tas svarīgākais jautājums, kas mums visiem ir, kā mēs varēsim šo pili atjaunot, kāda resursa būs nepieciešama un kas šīs izmaksas seks. Es domāju, ka vēl viena lieta, kas aiz šī var tālāk risināties, ir jautājums kopumā par iepirkumiem. Vai mēs izvēlamies lētākos piegādātājus, vai šie piegādātāji tomēr mēs prasam, ka ir apdrošināti, ka viņa šī rīcība ir apdrošināta un ka tas nav tikai force majeure, par kuru beigās neviens neatbild. Man šajā lietā tomēr liekas, ka tikai uz 3 cilvēkiem to atbildību nevajadzētu novelt, jo acīm redzot tā ķēdīte ir daudz plašāka un lielākam cilvēku kopumam būtu jāuzņemās atbildība par situāciju. Bet, katrā ziņā mani vispār priecē fakts, ka vismaz šī lieta nav kaut kur pazudusi, kaut kur ielikta plauktņos, bet vismaz kaut kāds risinājums tiek rasts, tad attiecīgi tālāk mēs jau varam izdarīt secinājumus, cik daudziem vajadzētu uzņemties atbildību turpmāk, kad notiek šādas situācijas, protams. Bet tagad laiks mums ir ķerties klāt topa 1. vietai un parunāsim par ārkārtīgi garajām rindām uz pirmsskolas iestādēm, jeb bērnu dārziem.
Vietu bērndārzos pietrūkst vēl aptuveni 1000 bērniem, tāpēc pieaugošā interese par pirmsskolas programmu izveidi ir tikai likumsakarīga. Tā skaidro Latvijas privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētāja Daina Kāiņa. Lai gan valsts demogrāfiskā situācija dabiski samazinājusi rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm, jautājums par to, ka bērniem joprojām nav vietas ne pašvaldības, ne arī dibinātā, ne arī privātā bērndārzā, tas paliek aktuāli. Tomēr tas jautājums ir atklāts. Un, kā jums vispār šķiet, Elīna, kā tad ir ar šīm garajām rindām? Padomājiet, 1000 bērnu, viņus nav kur reāli likt. Tagad algot auklīt noteikti arī nebūtu baigi izdevīgi. Kā mazas meitas māmiņai, jāsaka tā, ka mēs šoruden nolēmām nemaz neiet bērndārzā un atstāt to vietu rindā citiem. Un, jāsaka tā, ka, ja man prasa personīgi, tad mana pirmā izvēle, protams, ir auklīt. Īpaši tādam mazam bērnam, jo tad mēs varam tomēr dot maksimums labākais, ko varam. Un, protams, tā otrā izvēle ir saistīta ar kvalitatīvu pirmsskolas izglītību. Un tad tā otrā izvēle, ko katrs vecāks domā, ka pat ja pienāk tā rinda vienā vai otrā dārziņā, un pat ja mēs pāanalizējam, kādu privātie dārziņi ir mums apkārt, mēs meklējam kvalitāti, meklējam sistēmu. Un, tas fakts, ka šobrīd vienkārši šo bērnu dārzu nav, ka tā pieejamība ir apgrūtināta, protams, ka tas kavē kopumā cilvēkiem iespēju atgriezties darba tirgu. Un, katrā gadījumā, ja šie spēles noteikumi privātajiem gan uzņēmumiem, gan pašnodarbinātiem, kas ir gatavi uzņemties šīs auklas funkcijas, es domāju, ka viņi ir izcināmi, kopīgi sadarbība. Ja. Rekā, tādā situācijā mēs esam, bet raudzīsim, kas tad būs rudenī. Paldies, ka skatījāties. Mūsu laiks ir strauji iztecējis un labu vakaru, uz redzēšanos!